šodien šeit esam sapulcējušies, lai svinīgajā ceremonijā paceltu P09 Rēzekne karogu, Nacionālo bruņoto spēku jūras spēku flotiles kuģu reģistra nolikums pavēlu patruļkuģim ar piegādātāju būves numuru 1510 piešķirt borta numuru P09 un vārdu Rēzekne. Šodien ir nozīmīga diena, jo mēs pieņemam 5. un pēdējo šajā projektā kuģi. Noslēdzies ļoti nozīmīgs projekta posms. Projekts, kas ilga nedaudz vairāk kā 6 gadus. Projekta mērķis – modernizēt mūsu Nacionālo bruņoto spēku jūras spēku flotili. Es esmu gandarīts, ka šodien šajā svinīgajā pasākumā piedalās arī mūsu draugi no Mičigānas Vardes. Latvija un ASV ir ļoti nozīmīgi sadarbības partneri. Šis kuģis un pārējie 4 kuģi ir ļoti nozīmīgi Latvijas bruņotajiem spēkiem. Viņi ir nozīmīgi arī Latvijas ekonomikai, Skrunda, Cēsis, Iesīte, Jelgava un tagad Rēzekne. Tās ir vietas, kur Latvijas karavīri cīnījās par Latvijas neatkarību, nosargāja to, un tāpēc es gribu novēlēt, lai šis kuģis ar Rēzeknes vārdu nes godam sargā un svētī šo kuģi, šo karogu un svētī visus, kas būtu šī kuģa komandieri, visu komandu un visus pārējos, kas kāps uz šī klāja. Dod viņiem uzvaru, uzveikt visas jūras un okeānus, lai savā kalpojumā Latvijai vienmēr cīnītos par mieru. Kungs Jēzus Kristus Dievdēls, savas visšķīstās mātes, mūsu sirdsskaidro un dienasēju tēvu un visu svēto lūgšanu dēļ apžēlojies par mums. Man ir patiesas prieks, lepnums un gandarījums būt šeit klāt, šeit ļoti nozīmīgajā vēsturiskajā notikumā. Šodien bruņotie spēki, jūras spēki ir kļuvuši stiprāki, ir kļuvuši spējīgāki palīdzēt mūsu valsts aizsardzībā, kā arī pildīt visus tos uzdevumus, ko mums uzdod likums. Paldies par parādīto godu. Un tagad es gribētu teikt novēlēt. Laikā, kad veidojās latviešu jūrniecība un arī latviešu nacionālā kultūra, Emīls Dārziņš uzrakstīja dziesmu Lai vērka krāts. Man kā jūrnieka meitai tā ir ļoti tuva, un no tās vārdiem es arī ņēmu novēlējumu kuģim. Uz priekšu droši miera osta gaida tik tos, kas tic un cer un mīļo. Ticiet tam, ko jūs darāt. Ticiet sev tāpat, kā mēs jums ticam. Lai jūs nekad nepamet cerība, un lai šis kuģis un jūrnieki, kas ar to kuģo, vienmēr atgriežas ostā, kur tos gaida mīloši cilvēki.